Labdien! Šis ir mācību video, ar kura palīdzību jūs varat apgūt elektroniskās pasta kastītes veidošanas un lietošanas galvenās iemaņas portālā inbox.lv. Pirmais solis, lai izveidotu savu elektronisko pasta kastīti, jums jāatver sava interneta pārlūku programma un adrešu joslā jāieraksta adrese www.inbox.lv. Kad tas ir izdarīts, lai piereģistrētos kā jauns lietotājs un izveidotu e-pasta kastīti, rīkojieties šādi. Spiežat uz pogas reģistrēties. Jums atvērsies jauna lietotāja reģistrācijas lapa, kurā jums būs jāizpilda šie norādītie lauki. Jūs to varat darīt reizē ar mani. Kā pirmais, jums jāieraksta savs lietotāja vārds. Iesaku izvēlēties savu vārdu un uzvārdu, kā arī atdalīt to ar punktu vai zemsvītru, lai tie nebūtu saplūduši kopā un būtu vieglāk izlasāmi. Kā arī atcerieties, ka lietotāja vārds nedrīkst saturēt garumzīmes un mīkstinājumas zīmes. Kad tas ir izdarīts, nākošajā solī rakstam savu vārdu, uzvārdu, un izdomājam arī tādu parolīti, kas būs jūsu e-pastam. Katrā solī, pie katra lauka, šīs te portāla lapa arī piedāvā palīdzības lauku, kā pareizāk jāizpilda katrs no punktiem. E-pasta parole jums ir jāievada arī atkārtoti. Nākošajā solī jums ir jāievada drošības kods. Ja tas ir grūti saprotams, jūs varat to reģenerēt, un tad jums tiek piedāvāts cits drošības kods. Tad ierakstam to attiecīgajā laukā. Un nākošajā solī jums ir jāpiekrīt e-pasta adreses lietošanas noteikumiem. Ieklikšķinam ar pelīti lodziņā un spiežam pabeigt. Tālāk spiežam turpināt, un nākošajā solī jums ir jāievada slepenais jautājums. Slepenais jautājums tiek uzdots gadījumā, ja būsiet aizmirsis savu e-pasta paroli, tāpēc izvēlēties tādu jautājumu un atbildu, kuru neaizmirsīsiet. Šeit jums tiek piedāvāta arī tāda iespēja izvēlēties, kāds būs slepenais jautājums. Es izvēlēšos savu mājdzīvnieku vārdu, un nākošajā logā jums ir jāieraksta atbilde uz šo jautājumu. Kad tas ir izdarīts, spiežam pogus saglabāt. Nākošajā solī pabeidzam reģistrēšanos, norādot dzimšanas datus un arī savu dzimumu. Un spiežot saglabāt, pabeidzam reģistrāciju e-pastam. Šobrīd jūs esat veikuši reģistrāciju un izveidojuši savu elektronisko pasta kastīti. Tālāk iepazīstināšu jūs ar galvenajiem tās izmantošanas principiem. Sāksim ar vēstules rakstīšanu un nosūtīšanu. Lai uzrakstītu vēstuli, rīkojieties šādi. Komandjoslā noklikšķiniet uz pogas rakstīt e-pastu. Laukā kam ievadiet saņēmēja e-pasta adresi. Atcerieties, ka adresāta e-pastam jābūt ievadītam precīzi, bez atstarpēm, mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm. Temata laukā ievadiet atslēgvārdus, kas raksturo jūsu vēstules saturu. Tālāk teksta laukā ievadiet nosūtāmo ziņu.
Nereti precīzas informācijas nodošanai nepietiek tikai ar vēstules tekstu, un nepieciešams arī pievienot citus dokumentus vai attēlus. Lai tātad pievienotu failu, jums ir jārīkojas šādi. Noklikšķiniet uz pogas pievienot failu augšā vai arī vēstules apakšā. Jums atvērsies jauns dialogu lodziņš, un tur jums jāizvēlās no datora, kas būs tas attēls vai dokuments, kuru jūs vēlaties nosūtīt. Spiežam uz pogas atvērt, un fails tiek pievienots jūsu e-pastam. To jūs arī šeit apakšā varat apskatīt. Ja fails ir liels, tā pievienošana var ieilgt, un atcerieties, ka arī vienai vēstulē varat pievienot vairākus failus. Un tālāk, lai nosūtītu ziņu, jums ir jāspiež tātad uz pogas sūtīt ziņojumu, un jūsu e-pasts tiek nogādāts attiecīgajam adresātam. Tātad pēc vēstules nosūtīšanas jums tiek paziņots, ka tas ir izdarīts, un vēstule ir saglabāta saņēmēju mapē. Ja jums ir arī iespēja šo te e-pasta adresi, kam jūs esat nosūtījis savu e-pastiņu, saglabāt kontaktos, ierakstot vārdu vai arī kopā ar uzvārdu, spiežot saglabāt, tad tas jums tiks pievienots jūsu kontaktu listītē. Tas ir izdevīgi, un šis darbības princips ir līdzīgs kā mobilajā tālrunī, kur tiek saglabāti numuri, un jūs pēc tam attiecīgi varat izvēlēties no sarakstīņa, jums vairs nav par jaunu jāvada katra cilvēka e-pasta adrese. Vēstules, kuras esat aizsūtījis citiem, automātiski tiek saglabātas mapē aizsūtītie. Atverot šo mapu, jūs varat redzēt visas aizsūtītās vēstules, kā arī veikt darbības ar tām, piemēram, atzīmēt, aizsūtīto vēstuli pārvietot uz citu mapi vai izdzēst pārvietot uz mapi mistkaste. Mēs šajā gadījumā aizsūtītās vēstules izdzēsīsim. Vēstuļu dzēšana norit šādi. Tātad vēstules nepazūd pavisam, bet tiek saglabātas mapē miskaste. Lai tad izdzēstu vēstuli pavisam, jums ir jādodas uz šo te mapīti, un jūs varat vienlaicīgi izdzēst gan visas vēstules, gan arī atzīmēt atsevišķu konkrētu vēstuli, kuru jūs gribat dzēst. Šajā gadījumā mēs atzīmēsim dzēst visas vēstules, un spiežot iztīrīt miskasti, jums tiek pārjautāts, vai jūs tiešām vēlaties šīs vēstules neatgriezeniski dzēst. Nospiežot jā, vēstulītes tiek izdzēstas, un miskastē vairs neatrodas neviena no vēstulēm. Kad jūs esat beiguši darbu savā elektroniskajā pasta kastītē, atcerieties, ka jums ir pareizi no tās jāiziet. Izlogošanos no e-pasta notiek šādi. Pie jūsu lietotāja vārda, kas atrodas labajā augšējā stūrī, jāatver piedāvāto izvēlni, un spiežot uz pogas iziet, jūs droši aizverat savu e-pasta kastīti. Paldies par mācību video izmantošanu! Veiksmīgu jums dienu!